Pagājušā gada plenērā Liepājā piedalījās 30 mākslinieki. Daži viņu darbi tika pārdoti jau plenēra laikā, citus mākslinieki aizveda sev līdzi mājās, savukārt pārējie palika plenēra organizātoru rīcībā. Šodien atklātajā izstādē redzam no palikušajiem atlasītie labākie zīmējumi un gleznas. Man nemaz neuztrauc, ka darbi šeit ir salikti trijās rindās, un man liekas, ka tieši tas blīvums un arī šis tuvums, patiesībā tieši pat vēl vairāk palīdz šos darbus izbaudīt. Jo viņi ir neliela izmēra, tā teikt, dzīvokļu izmēra lielākā daļa darbu. Apskatot aizvadītās vasaras veikumu, Klēns jau domās ir pie šī gada plenēra, kas pēc kārtas būs 18. Atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, kad plenērists strādāja brīvā dabā, šoreiz paredzēts, ka par rosīgu mākslinieku darbnīcu pārvērtīsies Liepājas bijusī muitas ēka. Ar to arī sasauc šī gada plenēra nosaukums – Atmuitots. Tur varēs interesanti nākt un skatīties un just to mākslinieku dzīvi. No pēcpusdienas līdz vakaram būs atvērtās darbnīcas, būs prezentācijas, tikšanās. Kas vēl ir jauns, tad būs arī mazā Marīna, kur mēs jau tiešām komunicējam, un būs mazo bērnu liels plenēriņš. Atgriežoties pie šodien atklātās izstādes, jāpiebilst, ka tā veltīta Liepājas dzimšanas dienai, un interesanti to var apskatīt līdz aprīļa beigām. Ines Ķester, Rolands Vilcāns, TV Kurzeme.